Laipnība. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir laipnība. Kad tu vari skatīt visas cilvēciskas būtnes kā daļu no savas paplašinātās ģimenes, kā tavus brāļus, māsas, mātes, tēvus un bērnus, tad, lai kur tu ietu, tu atradīsi mīlestību, sagaidām un aicinām tevi. Tas ir Dievs, kas cieši skatās atpakaļ uz tevi, kad tu redzi viņu visā. Laipnība ir atzīšana, ka visi ir patiesi mūsu pašu. Laipnība nāk no neiebilšanas par to, kā citi jūtas par mums. Tā nāk no vienkāršas sapratnes, ka laipnība ir pati sev atlīdzība, ko vērts dot citiem, jo tā ir mūsu pašu maiguma avots mūsos. Tiem ar plašu līdzjūtību viss visums ir mājas. Un tāda afirmācija. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Un tā atkārtoju tikai mentāli, punktā starp uzacīm. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce manas ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Visa pasaule ir manas mājas un cilvēce mana ģimene. Ar Dieva laipnību es apskauju visus cilvēkus. Un tātad kopā noskaitīsim lūkšanu. Dievišķā māte, ļauj man redzēt, ka ar laipnību pret citiem es ne tikai pievelku viņu laipnību pretī, bet tavu laipnību arī. Lai es vienmēr esmu laipns pret citiem, lai mana laipnība darbojas kā kanāls tavai nesavtīgajai mīlestībai.